Televīzijā reklāma sākās ar ārzemju šokolādēm un bērnu pamperiem. Pirmās video reklāmas nesauksim par reklāmām, bet man liekas bija video darbiņi. Nelieli video darbiņi, kuriem bija jāpatīk nevis patērētājiem, bet klientam, kurš maksāja. Es nedomāju, vai reklāma nesīs to atdevi vai pirks patērētājs. Pirmie klipi tāda bija pilnīgs video efektu tāds izmēģināšana. Jo raibāk, jo labāk. Jo tur vairāk švirkstēja, griezās, ripoja, blikoja, jo labāk. Es gribētu atcerēties, ka 80. vai 90. gada viena no visvairāk rādītajām reklāmām bija tāda firma Baltic Enterprises. Viņi tirgoja Latvijā kanonu kopētājus. Reklāma idevēja nekā interesanti, bet paradoks viņa radīja gadu pēc panorāmas Latvijas televīzijā. Es rakstu to, ka tajā laikā bija tik lēts ēteris, ka reklāmas cena izgatavot reklāmu bija daudz lielāka nekā viņi parādīja ēterā, teiksim, gadu. Otrs, ko gribētu pieminēt, vēl pirmās, kad tika radīts šī reklāma, kas gāja tādai lielai akciju sabiedrībai Konsum. Viņi bija skandāls to, ka viņi palāja interesantu spēli visā savienībā, vēl tas bija savienība, kad jāsūt bija naudas summas, jāstāv solīt 100 000. Spēle bija ļoti agresīva, ļoti labi aizgāja. Man bija gods šo spēli ražot videoklipus, radīja viņu pa Stānkijas televīziju, pa Latvijas televīziju. Šis klips bija ļoti labs ar to, ka bija nenormāli daudz naudas tika piešķirts, un mēs šajā klipā ieguldījām visu tā laika kompjutera grafikas iespēju, tādu kvintessenci, bet tas ir tā laika tipisks. Tas bija viss, ko izspiesta laikā no videografikas. Reklāma, kas bija viena no pirmajām pilnmetrāžu 3-dimensiju grafiskā reklāmā, ko veidoja firmai Saimnieku servis. Viņi interesanti to, ka tā ir pilnībā kompjuteri radījis 3-dimensiju lelles, kustās, pārvietojas, darbojās. Tas bija interesants klipiņš. Otrajā reklāmā latviešu epohālais varonis Lāčplēsis sadzer ar ļaunuma iemiesojumu melno bruņinieku. Ideja radās pateicoties alus nosaukumam, jo vienkārši mēs izdomājam, tik trāpīgs nosaukums ir dots alum no pašas Lāčplēša alus darītavas, kad to nosaukumu noteikti ir jāizmanto kampaņā. Un vēl viņi uzsvēra, ka tas ir dzīvais alus. Tad viņiem ir spēks kaut kāds iekšā, viņi tur laikā neizdzert, viņš iet pa gaisu. Radās sapratne tāda kolektīva, kad spēks nav ausīs Lāčplēsim, bet Lāčplēša spēks ir tieši alū. Kā jūs domājat, vai reklāma drīkst visu? Es domāju, ka jā, ja viņi nepārkāp likumu, viņi drīkst visu darīt. Arī es uzskatu, ka svēts moments ir Lāčplēsis kā tēls, bet Lāčplēša alus ir pavisam cita lieta. Tas ir spēks, kur patvērties dzīves cīņās ar tumšajiem spēkiem, lai kas tie arī nebūtu. Ja mēs šeit atpazīstam savu mērķa auditoriju un saprotam, ka viņai uzbrūk dzīves likstas, tad viņi spēku smeļās alu un turpinās cīņa. Es uzskatu, ka ir kaut kādas tiešām svētas lietas. Es nevaru atvainot pa izteicienu, tur, kā tagad Latvijā runā, man viss viena alga, es nevaru, novilkt bikses un pietaisīt pie brīvības pieminekļa. Tas ir svētums, pilnīgi normāli, ir kaut kādas robežas, bet es domāju, tādā reklāmā kā tagad, tas Lāčplēsis būtu kails vai kaut kas tāds, tā es saprotu, bet tas ir, man liekas, tā tiešām mērķa auditorijai un man parāda ļoti labu ideju, un es domāju, ka tas tēls kā Lāčplēsis, viņš absolūti aizvainots, un te iet runa par alu, principā, un tie tā palīgi. Amerikāņi nekautrējās kaut kādu savu brīvības statuju likt kaut kur, un kā mēs filmās redzam, tur nekā zaimojuši nav, es uzskatu, tas ir ļoti normāla parādība.